Kādas mācības no šīs spēles? Daudz mācību, bet ar to tiksim galā. Tagad galvenais ir ar skatu uz priekšu, ar skatu nākotnē. Kas bijis, paņemsim no tā, izanalizēsim kļūdas, izanalizēsim to, ko vajag izanalizēt. Tajās lietās un komponentos arī pieliksim. Visu šī spēle jāliek aiz muguras un jāiet uz priekšu. Mums ir daudz ļoti svarīgas spēles priekšā. Kā tev šķiet, kas bija tie momenti, kas salauza, kurā brīdī, kas mūsu pašu darbībās varbūt nebija tik labs, kā mēs varējām nospēlēt? Vairākumā kaut kas jāizdara, ir jāiemet. Ja es nemaldu, vienu golu mēs ielaidām, kad viņi tikko iznāca no noraidīto, un otru mazākumā ielaidām. Tie ir tādi goli, kas, nevis mazākumā, bet vairākumā, tie ir tādi goli, kas salauž šo spēli. Bet viņiem cepuri nost ir ļoti, ļoti meistarīga komanda, kā dažs labs tur kustās, kā kontrolē ripu. Tas ir no kā individuālos līmeņos mācīties, ir uz ko skatīties. Tā kā nav nekas cits, ko teikt. Ja tik meistarīgs spēlētājs, tu redzi, ka viņš apzinās, ka viņš lāgā ar ko neriskē, viņš var iet tev virsū mūsu zonā, neatkāpjoties. Kā ir vispār tādā situācijā spēlēt, ka tu apzinies tomēr to klases atšķirību? Nav tā, ka tu tagad skaties tur uz uzvārdiem vai uz numuriem, bet tas vairāk tu pamani, ka tu uz beņķa sēdi no malas skatoties, bet laukumā tu nešķiro, kas tur ir, kas nav. Tu ej centies darīt, kaut kur nesanāk kaut kādas kļūdas. Tas ir hokejs, un tāpēc viņi spēlē NHL, un mēs, diemžēl, vēl tur tik daudz neesam. Ir uz ko tiekties no tāda viedokļa. Galu galā mums daudz spēles vēl priekšā. Tiešām es tev teicu, ka mums svarīgākās spēles visas vēl ir priekšā, un turnīrs absolūti nav beidzies. No šīs spēles ir jāņem tikai labākais, ko var paņemt, jāiet uz priekšu, galva augšā. Paldies! Jā, paldies!